Labrīt! Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Man ir tāds liels gods sākt jaunu tehnoloģiju pārneses pamatu semināru. Tas ir plānots kā cikls Biofot projekta ietveros. Mans vārds ir Anna Stikāna. Es esmu Organiskās sintēzes institūta tehnoloģiju pārneses nodaļas vadītāja un Biofot projektā atbildīga par intelektuālo īpašumu un tehnoloģiju pārneses darba grupu. Tad mans uzdevums šodien ir dot tādu īsu, koncentrētu kopskatu par to, kas ir tehnoloģija pārnese un kāds ir tas tehnoloģija pārneses process un kāda ir tā loma pētniecības organizācijās. Un tas ir tāds ievadošais seminārs, un tad cerams nākamajos semināros, turpinot ciklu, mēs pievērsīsimies konkrētāk tam tehnoloģiju pārneses procesa posmiem. Tur runājot par izgudrojumu atklāšanu, novērtēšanu, aizsardzību, trešajā seminārā par sadarbību ar uzņēmumiem un tirgus validāciju, un ceturtajā seminārā vairāk par pārneses veidiem, licencēšanu un tādu darījuma puses aspektiem. Bet jā, tad sākums, kāpēc šāds cikls Biofotā? Jo tas galvenais uzdevums ir Biofot kā platformai palīdzēt pārnest zinātnes inovācijas gatavos produktos un pakalpojumos. Un tad šeit es vēlētos jums uzdot tādu vienu iesildošo jautājumu. Jūsu skatpunktā, pastoties uz kādu tehnoloģiju gatavības līmenī, ir jūsu tehnoloģijas zinātnes institūcijās. Tā, es skatos, lūdzu, nobalsojiet. Es došu kādu minūti maksimums. Es skatos, ka lēnām pildās tās atbildes. Burvīgi. Tā, ir pagājusi pusminūte. Tā. Vēl pāris var nobalsot, var pagot. Vēl kādīs 10 sekundes. Labi, tad es taisīšu ciet un parādīšu jums arī rezultātus. Tad pārsvarā mūsu tehnoloģijās, tiem, kas ir šodien pieslēgušies, ir tāds labs sadalījums, bet visvairāk ir TRL tehnoloģija gatavības līmenis 3, 4, ir kādi 1 un 2, un ir arī pāris, kas ir teikuši arī, jā, ka ir tikuši jau tālāk uz 5, 6 un 7, 9, tas ir burvīgi. Un tad tas, ko es gribēju savā prezentācijā teikt, ka Biofot ir tāds savā ziņā samērā rets valsts finansējuma atbalsts rīks, lai palīdzētu pārnest tās tehnoloģijas no šī agrīnā 1, 2, 3, 4 jau uz tādu to tālāko līmeni un savā ziņā šķērsot arī šo, kas ir angliski un daudzās citās valstīs pazīstam kā tāda nāves iela, jo mums ir finansējums. Tā, es tūlīt paņemšu šo lāzerīti. Mums ir finansējums, kas ir šiem agrīnajiem pētījumiem, ko valsts parasti finansē, un tad ir atbalsts jau uzņēmumu līmenī, bet tieši šis vidusposms ir tas grūtais posms. Bet šis ceļš no 2 līdz 6 nav vienkārši, un arī tas ir samērā garš kopīgā tas ceļš, tā kā pārnestās zinātnes inovācijas līdz produktam un pakalpojumam tirgu. Tā, es par daudz esmu pārskrējis. Un šis ir, atvainojos, ļoti piepildīts slaids, bet es mēģināju uzzīmēt tādu kopildi, kad ir tiešām šī ideja. Mums ir pētījuma attīstība, lai viņu virzītu uz priekšu, kas nonāk pie prototipa, tad jau mēs sākam domāt par tirgu un par to, kā uztaisīt šo rezultātu jau atkārtojumu, uzticamu, lai viņš strādātu ne tikai vienās rokās, bet visu lietotāju rokās, un tad jau arī domājam par pārdošanu un tiešām dažādiem pielietojumiem tādā plašā līmenī, un tas ir savā ziņā tas arī tehnoloģiju ceļš no tās sākotnējās idejas līdz tām beigām, un tur ir iesaistīti tiešām ļoti daudz dažādi ieinteresētās personas, sākot ar pētniekiem un universitātēm, protams, valsts ir ieinteresēta, dažādi finansējuma avoti, kas dažādos posmos var palīdzēt, kas ir eņģeļu investori, riska kapitāla investori, privātie fondi, jau tas jau vairāk galā.
jaunu uzņēmumu, kurā brīdī no pētniekiem mēs kļūstam par komandu, inkubatoru, akceleratoru, kas var palīdzēt. Un veidot tādu inovāciju ekosistēmu. Ir tā frāze, jā, ka šis ir darbs, kuru nevar paveikt viens cilvēks. Tad te ir nepieciešams ciems, jeb šī inovācija ekosistēma. Un šajā inovācija ekosistēmā es gribu norādīt uz TTO. Un šajā prezentācijā es runāšu, lietošu tādu angliski pielietot saīsinājumu TTO, kas ir Technology Transfer Offices, respektīvi tehnoloģiju pārneses nodaļas, bet kaut kā ir iegājies lietot šo saīsinājumu TTO. Un tā ir savā ziņā daļa no universitātes un zinātniskajiem institūtiem, kas veido šo pirmo posmu, uzsākot šo sadarbību ar šo lielo inovāciju ekosistēmu. Viņa ir daļa no ekosistēmas, un viņi veido arī tādu būtisku posmu. Un tad ejot tālāk. Jā, šis ir tāds, man patīk grafiskie attēlojumi, līdz ar to šis ir tāds grafisks attēlojums, ka šis TTO atrodas universitātē vai pētniecības institūcijā, vai tehnoloģiju pārnestas funkciju pildītājs un ar skatu uz ārienu, uz to ekosistēmu, uz to gala pārņēmēju. Jo savā ziņā tas galvenais uzdevums ir palīdzēt tai tehnoloģijai, inovācijai, idejai, potenciālajiem vērtības objektam nonākt no zinātniskās organizācijas uz privāto. Tā, te man ir nākamais jautājums, ko uzdot jums. Tie ir tādam tā. Šeit te man būs 2 jautājumi. Viens ir mēģināt noskaidrot, vai visi zina un apzinās, kurš pilda šo funkciju institūcijās. Un tad otrs ir jautājums jums noskaidrot, kas tad ir galvenais tehnoloģiju pārneses veicēja uzdevums. Tā ir ļoti labas atbildes. Tik skaisti. Tā, es vēl došu 20 sekundes, un tad es dalīšos ar šiem rezultātiem. Tā, labi. Tā, dalos ar rezultātiem, respektīvi tā, būtu šādi. Man ir prieks, ka ir cilvēki, kas ir labi informēti, ir cilvēki, kas daļēji apzinās, varbūt kaut kādu daļu, kāds veids, daļu varbūt kāds veids cits, un ir arī tādi, kas varbūt šī ir pirmā iespēja vēl skaidrot, kur mēs esam. Un man patīk tas, ka visi piekrīt, ka galvenais uzdevums ir pārvērst reālā ietekmē, lai ko tas arī nozīmētu. Tas ir tāds skaists, labs apzīmējums. Mēs mēģinām vienkāršot un vispārināt. Jā. Labi, paldies jums. Tad mans skatījums uz to ir, jā, mēs mēģinām pārnest reālā ietekmē, bet mēs arī apzināmies, ka TTO ir šī loma starp publisko finansējumu, respektīvi pētniecības rezultātiem, kas ir iegūti izmantot nodokļu maksātāju naudu un valsts finansējumu, lai viņi nonāktu uz šo privāto finansējumu daļu. Līdz ar to tur ir arī šis aspekts tūlīt tās atgriezīsimies, ka TTO ir dot šis uzdevums komercializēt intelektuālo īpašumu, radīt vērtību. Viņi mēdz šie nosaukumi dažādās organizācijās tikt definēti dažādos veidos. Radīt ietekmi ir tas visplašākais, bet tajā pašā laikā tas ir jādara likumīgā ceļā. Respektīvi, nodrošināt to, ka šī nodokļu maksātāja nauda, kas ir tērēta zinātnes pētījumu veikšanai, tiek nodot privātajam finansējumam, ievērojot valsts atbalsta noteikumus un ievērojot noteikumus, kas novērš tirgus kropļošanu. Tas ir tāds ļoti svarīgs arī juridiskais aspekts, ko cilvēki mēdz dažreiz aizmirst. Un te ilustrācijai ir, es esmu pieminējusi Latvijas Republikā likumdošanas tos aspektus, kur parādās tehnoloģija pārnes. Respektīvi, zinātniskās darbības likumā tas ir 39, prim 1, prim 2, prim 3 pants, kas runā par
mantiskajām tiesībām uz zinātnību, tehnoloģiju, izgudrojumu, un ka tas pieder valsts zinātniskajai institūcijai, kas ir atbildīga par publiskā finansējuma administrēšanu. Arī atrunā autoru izgudrotāju tiesības uz labumiem par radīto tehnoloģiju un arī runā par lēmumu pieņemšanu. Un uz šo zinātniskās darbības likuma pamatu šobrīd tiek izstrādāta ministru kabineta noteikumi. Tie vēl nav publicēti, tur ir bijušas vairākas komentēšanas fāzes. Un tā kā līdz ar to viņš joprojām ir izstrādes stadijā, mēs viņus gaidām, bet tur tiks nu, arī deleģēts un noteikts, kāda likumiski ir tā nosacījuma un kārtība, kādā tiks izmantotas radītās tiesības, zinātnība, tehnoloģija, par kādiem kritērijiem valsts zinātniskajai institūcijai tas būs jāizvērtē, kādos gadījumos kritērijos zinātniskais institūts varēs izdomāt, ka mēs tālāk Jā. nu, ne komercializējam tehnoloģiju, kā izgudrotājiem ir jāinformē valsts zinātniskā institūcija. Es atvainojos, kādam šobrīd ir ieslēgts mikrofons. Lūdzu, to atslēgt. Nē, nu es jau parasti ielieku eksplīko. Aivars Cīruli, lūdzu, atslēgt savu mikrofonu. Aivars Cīruli, lūdzu, atslēgt mikrofonu. Ja tai saglabājies, tad tu vari kaut ko no tūksta. Labi. Paldies. Tad ir arī šie noteikumi arī nosaka kārtību, kādā nosaka atlīdzību, kā arī nosacījumu un kārtību, kā zinātniskā institūcija varētu ieguldīt jaunu uzņēmumos. Tā ka tas ir regulēts process un posms. Bet tagad es gribētu pārvērst tiešām uz to tehnoloģiju pārneses procesu, tādā kopshēmu, jo to var sadalīt, vienkāršot un sadalīt tādos 6 posmos. Vispirms ir identificēt, kas ir šī tehnoloģija, kas ir radusies institūcijā. Te ir normatīvo aktu regulējums, ka zinātniekam ir jāinformē, aizpildot inovāciju, izgudrojumu izpaušanas formas. Katrā institūcijā tādas visticamāk ir. Bet tas ir arī uzdevums par to, kā tehnoloģija pārneses darbinieks var veidot tās attiecības ar zinātnieku. Tu zini, kur vērsties, kur pārunāt. Identificēšanas posmā ir arī svarīgi saprast, ka ja mums ir bijuši dažādi, ja tehnoloģija ir tapusi vairāku dažādu sadarbības projektu rezultātā, vai tie ir Eiropas projekti, vai tie ir vienkārši dažādi projekti dažādiem sadarbības partneriem ilgāku laiku posmā, tur katram varētu būt arī kaut kāda sava daļa vai noteikumi par to, ko ar to tehnoloģiju, kas daļai pieder tev, daļai pieder varbūt kādai citai institūcijai. Tur arī ir posms, kas ir jāizvērtē un jāsakārto, tīri juridiski, tīri arī saprotami, lai nerastos kaut kādas problēmas, ka mēģina ar tehnoloģiju startēt, kura tev līdz galam nepieder, bet otrs īpašnieks nepiekrīt. Respektīvi, šī ir tā situācija, kur ir jāmenedžē. Tad ir šīs izvērtēšanas fāze. Tad tehnoloģiju mēs aizsargājam, vai nu ar patentu, vai ar komercnoslēpumu, vai tas ir konfidenciāla zinātnība. Ir tirgošanas fāze, respektīvi uzrunāt uzņēmumus, industrijas pārstāvis, varbūt kādu jaunu uzņēmumu, kurš vēlas attīstīt tālāk tehnoloģiju. Tad notiek šis darījums, kas var vai nu licences līgums par tehnoloģiju tiesību izmantošanu, vai arī tas varētu būt tehnoloģiju tiesību atsevināšana, savā ziņā pārdošana kompānijai. Un tad, kad ir bijis darījums, tad notiek saistību uzturēšana, attiecību uzturēšana ar kompāniju, lai saprastu, ka, ja tas ir bijis, piemēram, licences līgums ar procentu maksājumiem, piemēram, kas katru gadu tur ienāk, tad tas ir no vienas puses, tas ir pieskatīt, ka tiešām līguma noteikumi tiek pildīti, no otras puses arī saprast, kurā brīdī kaut kas mainās, vai ir bijuši noteikumi, ka mēs nevaram attīstīt tehnoloģiju, jo tehnoloģiju nodot kādam citam. Tad tas atkal uzliek limitācijas zinātnē kaut kādā vienā konkrētā virzienā, varbūt attīstīt vairs nevar. Tas ir atkarīgs atkal no šiem darījuma licences līguma nosacījumiem. Un par to cerams būs arī vairāk nākamajos webināros.
Tas, ko es šeit gribēju tā svarīgi pieminēt, lai arī šis ir skaists, lineārs process, dzīvē viņš reti kad ir tik skaists un lineārs un tik vienkāršs un saprotams. Un tam arī ir vairāk tie iemesli, kāpēc. Vienu es jau pieskāros ar šiem identifikācijas jautājumiem par to, kuram vispār pieder tehnoloģija, vai tie ir bijuši sadarbības projekti. Tas, ja tev ir tehnoloģija, kas pieder vienam institūtam, tev ir daudz vieglāk darboties nekā tev ir tehnoloģija, kur, nezinu, 30% pieder vienai pusē, 15% pieder otrai pusē. Varbūt tas ir bijis kāds labs sadarbības projekts, kur mēs kopīgi esam izdarījuši darbu, bet jā, viena daļa tehnoloģijas ir Latvijā, otra daļa tehnoloģijas pieder, piemēram, Spāņiem vai Itāļiem. Jums kaut kādā veidā ir jāsaprot, jāvienojas par kopīgo ceļu. Tas ir viss ir izdarāms process, vienkārši ir galvenais nesabojāt attiecības. Otrs ir, mēs jau konstatējam, ka, piemēram, arī šajā izvērtēšanas posmā ir mēs konstatējam arī šajā aptaujā, ka lielākā daļa tehnoloģija ir 3,4, TRL 3,4, tas joprojām ir diezgan agrīns līmenis. Un, ja tā ir ļoti agrīna tehnoloģija, ir mēdz būt grūti izvērtēt, kas tad ir tā tehnoloģijas vērtība. Jo līdz tirgus tam gala produktam ir ļoti daudz neskaidrie jautājumi, neskaidrais finansējuma apjoms, cik daudz ir jāiegulda. Tas arī ir tāds, varbūt savā ziņā vairāk ciklisks process, nevis lineārs. Tie ir pāris piemēri, kāpēc šis ir reti lineārs un skaidrs process. Un, ja mēs runājam tieši par šo izvērtēšanas daļu, tad es gribēju pieskarties par to, kas tad pārsvarā ir tā vērtība uzņēmuma skatījumā. Jo, ja mēs gribam tehnoloģiju nodot kādam uzņēmumam, vai tas būtu jauns uzņēmums, vai tas būtu uzņēmums, tā kā mums ir jāparāda šim uzņēmumam, ka viņam no tās tehnoloģijas ir vērtība. Un tad šim uzņēmumam, kamēr tas ir produkta attīstības fāzē, vērtība būtu jebkas, kas viņiem palīdz samazināt pētījumu un attīstības izmaksas, vai pātrināt attīstību, līdz tam nonākt pārdodamam produktam, kuru tu vari nopirkt, kur viņi var sākt pelnīt naudu. Un tas savā ziņā ir tāds riska samazināšanas jautājums. Bet, ja uzņēmumam jau ir produkts tirgu, tad vērtību viņiem sniedz jebkas, kas ir tirgus priekšrocības, respektīvi, vai tā ir reputācija, uzticamība, vai tās ir attiecības strateģiskās ar klientu vai lietotāju, kas palīdz veidot, vai tas ir kaut kāds strateģiskais īpašums, intelektuālais īpašums, inovācijas, kas pārliecina varbūt jaunus lietotājus, jā, šis produkts būs labāks un es to gribu vairāk lietot. Vai arī visas tās lietas, kas ierobežo atdarinātājus. Un tajā skaitā intelektuālais īpašums arī ir šāds rīks, kur tu vari teikt, vari aizliegt atdarinātājiem veidot tieši tādu pašu produktu, kāds tev ir. Un, lai noskaidrotu, kā tā mūsu agrīnā tehnoloģija, ko mēs attīstām zinātniskā institūcijā, kur rodas tā vērtība uzņēmuma skatījumā, tas nav tāda lieta, ko mēs varam pajautāt internetā meklētājiem vai mākslīgajam intelektam. Tur tā atbilde un tas informācijas avots vispār ir uzņēmums. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi doties un komunicēt ar industrijas pārstāvjiem, lai saprastu, vai tajā, ko tu izstrādā, ir vērtība un kā to zinātnisko izstrādi, kas ir agrīnā fāzē, labāk izstrādāt, lai viņai būtu tā vērtība, kuru tirgus būtu gatavs ņemt. Un šeit es esmu iekļāvusi arī tādu slaidu, kas norāda uz kaut kādiem tipiskākiem izaicinājumiem, kas ir komunikācijā starp zinātni un zinātniekiem un industriju. Un, tas nāk no tā, ka katram tomēr ir tā atšķirīgā misija. Zinātnē vairāk tas ir izglītot un dalīties ar zināšanām, industrijai vairāk tas ir radīt vērtību saviem investoriem, respektīvi peļņu, pārdodot produktus un pakalpojumus. Jā, Krista ir pacelta roka. Vēlēs uzdot jautājumu? Jā, par iepriekšējo slaidu. Jā.
vai tas ir arī, es saprotu, ka tas noteikti ir arī kaut kas ar pieteikumu izvērtēšanu saistīts, vai ne? Tagad vērtētāji skatās pieteikumus, viņi arī meklē kaut kādu šo te. 27. tieši Tā, ceturtdiena. mums te ir šobrīd. Jā, Tā. jo Vēl papildus cilvēki, kas runā. man Tā, paldies, Krista. Tā, jā, tā ir daļa, ko biofotā šobrīd mēģina veicināt, ir tā kā domāt par to, kā tā tehnoloģija tiešām būs vērtība un kur arī uzņēmumu pusē, un tad, respektīvi, jā, ir tas jautājums, kā, kā un kurā brīdī tu jau sāc domāt, kas ir tā vērtība un kā to noskaidrot un kādas aktivitātes ir jāveic, lai to vērtību labāk saprastu un labāk atrisinātu. Un tas ir tas, ko biofotā prasa tieši arī pieteikumos norādīt un vismaz norādīt, kā tu mēģināsi saprast. Uh, Saistībā dodoties, runājot ar uzņēmumiem, dodoties runāt, veicot savu biznesa attīstības aktivitātes, lai arī kā, jau pirmajā projektā pieteikumā norādīt to vērtību vai pierādīt, ka par to ir domāts, bet arī nākamajos atkārtotajos pieteikumos to darīt. Tas ir vairāk jautājums par to, ka tas ir vienkārši vispārīgs, kā piemēram tur, kur to apraksta ietekmes sadaļā, vai tas ir vairāk ir kaut kādi KPI, uz kuriem skatās, nu, kurus tā kā būtu vēlams sasniegt šajā ziņā un jau norādot pieteikumā, vai par to vēl nav domāts? Ļoti labs jautājums. Es teikšu, ka katrai tehnoloģijai tas tirgus, tas pielietojums, tas gala lietotājs ir tik ļoti atšķirīgs, ka noteikti vienu vispārīgu KPI nebūtu ļoti liela vērtība. Kāpēc es to saku? Jo, piemēram, nu, ja tev ir tehnoloģija, kur nezinu, ir iekārta, kuru tu jau vari uz veiks veidot, tad varbūt tavs KPI ir uzrunāt 5, 10 dažādus industrijas pārstāvjus un validēt to tehnoloģiju tādā ziņā, ka viņi saka, jā, šis man strādā, šis man patīk, šis man nepatīk, šis man ne. Um, Tas ir, tas ir savā ziņā skaidrs process. Ja tev ir tehnoloģija, kas ir varbūt vairāk uz medicīnu vērsta, kur tās prasības ir citādākas, tas KPI varētu būt arī uzrunāt varbūt mazāk, bet mazāk industrijas pārstāvjus, bet noskaidrot, piemēram, kādas ir tās regulatorās prasības, kuras tev vajag pilnībā veikt, vai uzrunāt, nezinu, vienu investoru. Līdz ar to, kurš tev pateiks, kurā brīdī viņš būs gatavs tevi investēt, jo, nu, tādā medicīnas jomā nu, lielā farma paņems iestrādi ne tikai pēc kaut kāda pirmā, otrā klīniskā pētījuma, bet nu, otrā līmeņa klīniskiem pētījumiem. Līdz ar to nu, jā, tās prasības būs atšķirīgas atkarībā no tā, kāds ir tas produkts un kurš ir lietotājs un kāds ir tas ceļš. Līdz ar to tādu vienu vispārīgi nevar īsti noteikt. Es ceru, tas atbildēs jautājumu. Jā. Tagad, atgriežoties pie tiem tipiskākajiem izaicinājumiem, ir tā misija. Tad ir saprast, ka gan zinātnieks, gan industrijai ir savs redzējums un sava specializēta ekspertīze, kura var noderēt attīstībā. Saprast, ka sadarbojoties zinātnē un industrijai būs katram savas prasības, respektīvi industrija visticamāk uzstās uz konfidencialitāti un publicēšanas aizkavēšanu tādām prasībām, jo gribēs pārlasīt vai saprast, vai kaut kādas viņa tirgus priekšrocības netiks zaudētas kaut ko publicējot. Kamēr industrijai ir jāsaprot, ka nu, zinātniekiem publikācijas ir svarīgas, un kā arī pētnieku pieejamība vai darba rezultāti ir ļoti atkarīgi arī no citām līguma saistībām vai citiem projektiem, kas notiek. Un agrīna plānošana ir svarīga. Ka ir ļoti svarīgi sākotnēji jau saprast, kādas ir īpašuma izmantošanas tiesības, respektīvi, kādu sākotnējo intelektuālo īpašumu katra puse rada, kāds tiks radīts un kas ir nepieciešams katrai pusē. Jo industrija arī dažreiz vieglāk ir pateikt, jā, mēs gribam
nopirkt visu, bet tad dažreiz viņiem nevajag tā kā pilnas tiesības uz intelektuālo īpašumu, bet pietiek ar izmantošanas tiesībām, ekskluzīvām izmantošanas tiesībām konkrētā nozarē. Respektīvi, tas ir tāds ilgstošāks process. Un ir ļoti svarīgi uzsākt agrīni šīs intelektuālā īpašuma diskusijas. Un sadarboties ar tehnoloģiju pārnes jomas veicēju, tā lai tiešām salāgotu realistisku piedāvājumu un iespējas un ar to relatīvo vērtību, kurš katrai pusē iegūst no attiecībām. Un fokusēties uz ilgtermiņa attiecībām, nevis uz tādu īstermiņa, tādu transakcionālu darījumu. Līdz ar to man kopsavilkumā tāds tehnoloģiju pārneses veicēji ir savā ziņā 3 lomas un uzdevumi. Būt tādam intelektuāla īpašuma ekspertam, kas spēja radīt un sapakot intelektuālās īpašumus tādā vērtības piedāvājuma biznesā. Savā ziņā biznesa attīstītājiem, jo tev ir jāspēj uzrunāt un tirgot šo vērtību uzņēmumiem, būt tādam darījumu sarunu vežu partnerim, tā lai spētu veikt negotiations un nodrošināt to, ka pētniecības organizācija iegūst taisnīgu samaksu par pārdoto vērtību. Šī sarunveža loma mums kļūs vairāk aktuāla, cerams, pēc šiem ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, jo šobrīd tas darījums notiek kā izsola pārsvarā, un kādi tie izsoles noteikumi ir, nosacījumi tādi ir, un tur tev dažreiz ir varbūt grūtāk uztvert vai dzirdēt to industrijas pusi par to, kur viņiem ir vērtība un vai mēs esam pareizi sapakojuši. Tad man ir vēl viens tāds kopsavilkuma slaids, kur mēģinu arī tajā lielajā bildē iezīmēt, ka šīs 3 lomas, ka TTO ir kā intelektuālā īpašuma eksperti savā ziņā kā biznesa attīstība eksperti, kas palīdz zinātniekiem, savā ziņā arī šī darījuma sarunu vedēji un līdz ar to ilustrēt, kas ir tās daudzās lomas. Tas, ko es gribu vēl pieminēt par to, ka saprast, ka tās ir daudzas lomas ar daudziem, savā ziņā ļoti atšķirīgām arī prasmēm, kas ir jāveic. Līdz ar to reti, kad būs viens cilvēks, kas spēs veikt visu. Reti, kad būs viens cilvēks, kas spēs veikt visu daudziem projektiem vienlaicīgi. Līdz ar to ir jāsaprot, ka ne visi TTO spēja vai ne visi tehnoloģiju pārnes funkciju veicēji var nodrošināt visu. Un savā ziņā tie ir vairāk tas pirmais punkts, savedējs varbūt, kas var identificēt un mēģināt rast risinājumus, kur vēl mēs piesaistām vai kur vēl mēs atrodam resursus, lai veiktu konkrēto darbību vai konkrēto nepieciešamo, kas ir nepieciešams konkrētam projektam. Vai tas ir konkrēts biznesa atbalsta darbība, veicēja atbalstu, vai tas ir vairāk par intelektuālo īpašumu pārvaldību, piesaistīt kādu patentu veidu, vai tas ir piesaistīt kādu juristu, kas spēj atbildēt uz kaut kādiem darījuma jautājumiem vai interešu konfliktu jautājumiem. Tas ir tā. Līdz ar to es noslēgšu ar tādiem vairākiem ieteikumiem no manas puses, kas man liekas, kas ir kā vajadzētu sadarboties ar tehnoloģiju pārnes funkcijas veicēju. Tā kā zinātniekam tas būtu uzsākt sarunu pēc iespējas agrāk. Uzsākot sarunu, veidot realistiskas gaidas un saprast, ko tehnoloģija pārnes pārstāvis spēj un kādi ir pieejamie resursi dot, lai tiešām veidotos labas ilgtermiņas attiecības. Uzskatīt, kā tehnoloģija pārnes veicējs būtu vairāk strateģiskais partneris un izmantot iespējas apgūt gan tehnoloģiju pārnes pārstāvjiem, gan zinātniekiem pamatprasmes pēc iespējas vairāk, kas ir saistīts ar intelektuālo īpašumu, komercializāciju, prezentāciju, pičošanu un tādām ziņām. Un arī fokusēties uz veidot ilgtermiņa sadarbību. Un, ja mēs runājam par tādu
iespējamām apgūt prasmes, tad es arī izmantošu savu pēdējo slaidu, lai nopičot, ka nākamnedēļ mums ir pasākums Networking for Introverts, kas būtu attīstīt vairāk prasmes, kā pozicionēties, kā izmantot strateģiski došanos uz konferenci, lai sākt veidot sarunas ar industriju pārstāvjiem vai citiem iesaistītiem. Kā arī to, ka lielākā daļa no šiem biofotu mācību semināriem mēs cenšamies arī ierakstīt, un tie ir pieejami biofotu mājaslapā. Tā. Tas ir īsumā viss par manu ievadu. Es pārstāšu šērot ekrānu un došu vārdu un iepazīstināšu jūs ar ļoti svarīgu Latvijas ekosistēmā cilvēku, kas ir saistīts, kas darbojas un ar lielu pieredzi tehnoloģiju pārnes jomā Dāvids Štēbeli, kurš, es saprotu, ir bijis gan universitātes pusē, gan jaunu uzņēmumu pusē, un var pastāstīt vairāk savu skatījumu, un šobrīd ir arī ļoti aktīvi iesaistīts vairākos pētījumos par tehnoloģiju pārnesi Latvijā vispār. Bet Dāvids, tev ļaušu sevi iepazīstināt. Droši vien, ka labāk un precīzāk nekā es to varu. Koršān, es biju domājis, varbūt tu vari iedot man kaut kādu priekšvārdu, ievirzīt mani uz konkrēto tēmu. Mēs vienkārši vakardien runājām ar Annu, Labi. mums bija tāda saruna, kā pieņemsim tās bāzes zināšanas, par kurām arī Anna šodien runāja, kā mēs viņus varam tā kā ilustrēt, varbūt ar kaut kādu piemēru, vai ne? Jā, tieši tā. Jo viens ir man stāstīt teoriju, otrs ir mēģināt saprast, kā tā teorija darbojas praksē. Un Dāvids vakar jau man padalījās, ka viņam ir ļoti liels pieredzes stāsts, ko viņš varētu pastāstīt. Jā, es varbūt tās tad ļoti īsi par sevi. Man ir tā kā 2 krēsli, uz kuriem es sēžu. Tad no vienas puses es nodarbojos ar jaunu uzņēmumu komercializāciju, mēs izveidojām uzņēmumu no tehnoloģijas pārneses caur Rīgas Tehnisko universitāti. Uzņēmuma nosaukums ir Waterson, un tas uzņēmums ir nepilns 3 gadus vecs. Un tad uz šo brīdi es tur esmu uzņēmumā, un mēs lēnām būvējam muskuļus, lai uzņēmums attīstītos. Un tad no otras puses es esmu arī industriālais koordinators ar tādu tehnisku lomu kosmosa ekosistēmā Latvijā saistībā ar kosmosa tehnoloģijām. Šodien es jums pastāstīšu par komercializāciju, par uzņēmumu, par tehnoloģiju pārnesi. Un, ja mēs paskatāmies uz tām pāris sistēmām, par kurām Anna runāja šodien, tur mums bija viens ļoti foršs slaidiņš sākumā no zinātnes uz tirgu, inovāciju ekosistēmu, kur bija, teiksim, aprakstīti šie soļi, ideja, pētījumi un attīstība, pēc tam ir prototips, pēc tam mēs ejam uz to biznesa izveidi un mērogošanu un ilgtspēju beigās. Tad es gribēju jums nedaudz iedot tādu praktisku piemēru, kādā veidā tie soļi tiek pārkāpti, un varbūt tās iedošu jums kaut kādus mērāmus, drīzāk nemērāmus, bet drīzāk atskaites punktus, kas ļaus jums saprast, cik tie soļi daudz resursu prasa un kā tas notiek. Tad man arī bija tas jautājums, vai man jums, caur kādu skatpunktu man to visu izstāstīt un parādīt, un tad es izlēmu, ka es stāstīšu caur kļūdām, ko mēs esam pieļāvuši. Lūk, tad varbūt tās, Anna, varbūt tās daram tā, ja tu vari uzlikt Varu. 5. slaidu, jo tas mums arī būs tāds tā kā pieturas punkts, un mēs varēsim vienkārši Šo slaidu, ja? Jā, tieši tā. Burvīgi. Lūk, līdzīgi kā jūs tagad arī Biofots ir programma, kurā apsverat vai jau esat iekšā, viņu faktiski finansē, lai mēs varētu universitātes iekšienē pārliecināties, ka tai tehnoloģijai ir vajadzīgās spējas funkcionēt un ka tas darbojās, tas princips, un tad mēs arī vienlaicīgi skatāmies, vai tirgū ir, teiksim, pieprasījums pēc tā visa. Un
tā rezultātā, ja mēs gūstam šīs divas tā kā atbildes, patiesībā nav divas atbildes, un nav tikai par tehnoloģiju un par tirgu, ir vēl bišķi vairāk, bet tad, kad mēs iegūstam atbildi, tad mēs varam it kā droši iet uz priekšu un, teiksim, to kaut kādā veidā pārnest uz industriju. Līdzīgi arī manā situācijā bija, un tas stāsts bija ļoti, manuprāt, pareizs un perfekts, un es neteiktos, negribētu melot, bet man liekas, ka mēs uz papīra uztaisījām vienu no skaistākām tehnoloģiju pārnesēm Latvijas vēsturē. To mēs izdarījām Rīgas Tehniskajā universitātē, un arī, teiksim, šajā procesā iekšienē mēs ļoti uzraudzījām paši sevi, skatījāmies arī, kā tas process tā kā universitātē ir. Mēs tā kā no visām pusēm mēģinājām pieslīpēt un iet cauri tam visam, bet idejiski tas viss bija vairākos soļos. Bija doktora disertācija. Disertācijas rezultāts tika pārnests uz programmu, kurā tika piesaistīts finansējums līdzīgi kā biofotā, lai faktiski šo disertācijas rezultātu uztaisītu kā proof of concept. Caur šo proof of concept tika sasniegts TRL4. Uz TRL4 bāzes tika pieņemts lēmums, jo bija sastrādājusies pētnieku komanda, tika pieņemts lēmums, ka tiek definēts intelektuālais īpašums, caur šo tehnoloģiju pārneses office vai TTO mēs attiecīgi Rīgas Tehniskajā universitātē izveidojām šo izsoli, un izsolē šī pētnieku komanda arī, kas bija izstrādājusi, piedalījās un nopirka, nenopirka, pareizāk būtu, teiksim, noslēdz licences līgumu, izveidojot savu uzņēmumu. Tā radās šis jaunu uzņēmums Waterson Technologies. Mēs faktiski kā pētnieki sanācām kopā un izveidojām uzņēmumu. Un tajā brīdī, kad uzņēmums bija izveidots, mēs piesaistījām investīcijas. Vēlme bija iet investīciju ceļu. Tas nozīmē, ka mēs gājām uz privātām investīcijām. Mēs piesaistījām vienu diezgan lielu amerikāņu kapitāla fondu, kas ieinvestēja naudu. Un tad mēs piesaistījām arī Baltijas reģionu fondu, un tad vienu Eiropas reģionu fondu. Kopumā mēs, teiksim, uz to pirmo gadu, 2 gadiem ieguvām 300 000. Es teikšu tā, tas bija pusotra gada budžets, un ar šo pusotra gada budžetu mums bija nepieciešams no tā TRL4 nonākt pie TRL5, jo tas mērķis bija, ka mēs sasniedzot TRL5, varam to savu risinājumu uzlikt uz galdu un faktiski runāt ar savu klientu un teikt, reku, mums ir gatavs, ejam un mēģinam. Un tad, lai no TRL5 pārietu tālāk, mēs uz to 6, tad mēs attiecīgi caur šo pilotu aktivitāti nākotnē varētu testēt to uz konkrētu klientu, gūt teiksim, pirmos rezultātus, saprast šī tehniskā koncepta veiktspēju, un tad jau iet uz TRL7, kur mēģināt jau šo risinājumu integrēt iekšā klienta sistēmās. Lūk, tas būtu tas pareizais stāsts, pareizais scenārijs. Es jums izstāstīšu, kā notika īstenībā. Un kas bija aizkulisēs, jo viena ir skatuves puse, un otra ir aizkulis. Mums tā situācija bija tāda, ka mēs, un tagad man pieņemsim personiski retrospektīvi skatoties uz to periodu, kad mēs bijām ar disertāciju uz galda, un šī disertācija faktiski tika apspriesta kā koncepts, ko varētu finansēt, lai viņu tā kā to TRL4, to proof of concept izstrādātu. Mēs ļoti balstījāmies tajā zināšanās, kas bija komandas iekšienē, jo komandu mēs no paša sākuma jau ļoti ātri sapratām, ka vajag starpdisciplināru. Līdz ar to mums bija inženieri, kas bija interesanti. Mūsu komandā joprojām ir inženieri, kas ir ar ļoti, ļoti pamatīgu industrijas, teiksim, izpratni, jo viņi industrijā ir strādājuši, konsultē industriju, un viņi arī ir akadēmiskajā vidē kā pētnieki. Ļoti laba sinerģija. Tad mēs pievienojām klāt IT kompetenci, kas bija būtiski, jo mēs būvējam sistēmas, un tad mums arī ir mākslīgā intelekta saistīti inženieri. Tas, ko mēs bijām izlēmuši būvēt, tad es jums arī izstāstīšu. Mēs uz disertācijas pamata izlēmām, ka mēs būvēsim platformu, kas ir AI platforma, kura spēj
reālajā laikā prognozēt ūdens kvalitāti. Un tas izaicinājums kopumā ir ļoti sarežģīts un liels, bet, lai to paveiktu, tur ir vajadzīga šī starpdisciplinaritāte, un tāpēc arī inženieri no ūdens tēmas, no AI, tas ir mākslīgā intelekta kompetence un attiecīgi IT. Un mēs to proof of concept būvējām universitātē iekšienē. Mēs sapratām, ka tas lielais mērķis ir tāda platforma, bet mēs galvenokārt būvējām metodikas. Un mēs skatījāmies, kā mēs varam apmācīt algoritmus, lai tie algoritmi spēj prognozēt ūdens kvalitāti. Mēs mēģinājām izstrādāt šo metodiku. Mēs diezgan daudz strādājām ar datu apkopošanu, apstrādi, organizēšanu, tam līdzīgi. Šī darba rezultātā, ko mēs darījām universitātē, un es gribu arī šeit uzsvērt, ka viņš ir ļoti līdzīgs biofotam, mēs faktiski veidojām pamatīgu šo tehnisko bāzi tam intelektuālam īpašumam, kas pēc tam tiek pārnests. Un mūsu rezultātā sanāca tā, ka pēc konsultācijām ar patentu pilnvarotiem mēs nodefinējām, ka mums ir 3 elementi, ko mēs varam izveidot un ko mēs varam arī pārnest uz komercializāciju. Un tad mums pirmais elements bija dati, jo mēs bijām savākuši par ūdens kvalitāti milzīgi lielu apjomu datiem, kas bija nomarķēti. Mēs izstrādājām algoritmus, kas bija otrs elements, un mēs izstrādājām metodiku, kādā veidā algoritmus apmācīt. Vārds sakot, šie 3 elementi, viņi arī tika nodefinēti kā intelektuāla īpašuma objekts, un viņiem arī tika veikts vērtējums, un tad attiecīgi viņi nonāca tajā izsolē. Mēs arī paši priekš sevis bijām pieņēmuši, ka šie 3 elementi ir pamatelementi, lai nākotnē varētu uzbūvēt šo datu platformu, ko izmantot ūdens apsaimniekotāji pasaulē, attiecīgi izmantojot mūsu algoritmus un sistēmas, lai viņi varētu prognozēt to ūdens kvalitāti. Mēs taisot šos 3 intelektuāla īpašuma elementus, balstījāmies uz savām zināšanām. Jo es teikšu godīgi, tajā brīdī, kad tu rādi jauns koncepts, tev ir tāda drusku dieva sajūta. Tev liekas, ka tu esi diezgan labs tajā un tev sanāk, un sevišķi, ja vēl tur nav tāda tehniska izaicinājuma, tad ir baigi forši. Es domāju, ka mēs bijām ļoti līdzīgi, un es uzskatu, ka mēs dēļ tās dieva sajūtas aizmirsām uztaisīt tādu labu saķeri ar industriju. Es jums izstāstīšu, kāpēc man šis komentārs. Tajā brīdī, kad mēs bijām izveidojuši uzņēmumu, mēs bijām pārneši uz šo intelektuālo īpašumu. Mums TRL5 vajadzēja testēt šo konceptu reāli simulētos tādos apstākļos. Un tas, ko mēs loģiski izdarījām, mēs savu sistēmu pieslēdzām ūdensvadam klāt. Mums vajadzēja validāciju, mēs to validāciju taisījām, un tajā brīdī tā sistēma pilnīgi saplīsa. Viņas aplīs tā, ka viņas aplīs fundamentāli. Nekas nestrādāja, ne algoritmi, ne dati, ne metodas. Viss bija aizgājis kaut kādā pilnīgi citā dimensijā, un mēs bijām tik tālu, ka mēs pat īsti nesapratām, kāpēc tas nestrādā. Bijām tur, ka mēs sākām apšaubīt to, kāpēc vispār mēs no sērijas to darām. Un tas, ko mēs izdarījām tajā brīdī, mēs sapratām, ka mums ir jāuztais tāds kā stop, un mums jāsāk no nulles. Faktiski mēs atgriezāmies tajā TRL4, ko mēs darījām universitātē, tā kā jūs tagad to darītu biofotā, un mēs darījām vēl vienreiz to. Mēs to izdarījām vēl vienreizi, un tur mēs nokurinājām, es tā ļoti vulgarizēju, bet to investoru naudu, kas bija tie nepilni 300,000, un nokļūdījāmies vēl vienreiz. Un tad sanāca tā, ka mēs bijām uztaisījuši to TRL4, to proof of concept, kas nestrādāja. Pēc tam mēs paņēmām investoru naudu, uztaisījām un vēl vienreiz nokļūdījāmies. Un faktiski tā otrā kļūda bija arī tāpēc, ka mēs nebijām uztaisījuši pietiekošu, teiksim, dziļu, precīzu saķeri ar industriju. Mēs nebijām ņēmuši vērā industrijas labās prakses, prasības, ierobežojums. Mēs pieņemsim kā komanda, es domāju, ka ļoti labi orientējamies zinātniskajā literatūrā. Es pieļauju, ja mani kolēģi būtu klāt, viņi teiktu, ka viņi zina visu, kas notiek.
Mēs arī kā zinātniskā komanda esam visās šajās zinātniskajās grupās pasaulē. Mēs runājam, nu, es domāju, ļoti adekvāti ar tiem cilvēkiem, kas strādā šajā, bet tad, kad bija praktiskā industrija, mēs to saķeri izveidot nepratām. Un tā problēma bija tā, ka mūsu tehnoloģiskais koncepts sastāvēja no datu zinātnes un datu analītikas. Tas nozīmē, ka, teiksim, labās prakses, kā vispār AI modeļi tiek būvēti, kā dati tiek apstrādāti. Tad mums bija elements, kas ir IT tēma, kur ir IT infrastruktūras prasības un tādas, kas ir saistīts ar ūdens nozari. Un tad bija arī vēl šī ūdens inženierija, dzeramā ūdens, teiksim, datu vispār tā tēma, kā digitalizēts dzeramais ūdens tiek. Un visos šajos virzienos mums vajadzēja ieiet dziļumā un šīs prasības saprast no industrijas puses un labās prakses, un ko mēs neizdarījām. Līdz ar to mēs divas reizes faktiski nofēlojām uz produktu izstrādi, abas divas reizes atgriežoties tajā TRL4 uz to proof of concept. Mm. Tas ir, es uzskatu, ka tas mūsu stāsts nav unikāls, ja godīgi. Es bieži to redzu. Es arī redzu pēc tās statistikas, cik ļoti maz kas aiziet vispār uz komerciju. Bieži tas ir saistīts tieši ar to, ka mēs to saķeri neuztaisam. Un tur ir iemesli ļoti daudz. Tas ir diezgan liels diskomforts. Pieņemsim, tad, kad taisa kaut kādus proof of concept, runāt ar industriju. Tas diskomforts rodas tanī, ka no vienas puses tev nekas vēl nav gatavs. Nu, tu nevari tā aiziet un kādam kaut ko rādīt un demonstrēt, bet tai pašā laikā tev ir it kā jāiet un jārunā ar industriju par to, ko tad viņiem vajag, un mēģināt definēt funkcionālās, tehniskās, varbūt tās kaut kādas interfeisa prasības, kas faktiski mēģina tā kā no tevis, kas paņem un tā kā tu tavu risinājumu definē, palīdz definēt. Mēs arī palaidām garām to, ko es arī uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka jūs domājot par to savu risinājumu, jūs domājat līmeņos. Ir šis sistēma līmenis, ir subsistēma līmenis, un tad ir komponenšu līmenis. Ir vienmēr jāsaprot, tad, kad es strādāju pie tā risinājuma, kur es esmu, kurā tajā līmenī, kādi citi spēlētāji ietekmē to manu risinājumu. Jo te pieņemsim arī jāskatās, ja pieņemsim jūs esat vai vēlaties būt biofotā un jūs vēlaties to tehnoloģiju pārnest, un tad ir tie iespējamie scenāriji arī, par kuriem Anna runāja. Jūs varat būvēt tā kā savu spin-off uzņēmumu, kas man liekas ir super, un man liekas, ka tas mums Latvijā tik ļoti pietrūkst. Tad jūs varat licenzēt to tehnoloģiju kādam uzņēmumam, varbūt tās var tur būt pat arī pārdošanas gadījumi, kad tiek pārdots. Visos šajos gadījumos jūs kā komanda uzņematies atbildību par to, ko jūs darat. Jo faktiski jums būs jāatbild par to, kā tas risinājums, kurš pēc tam nonāks komercializācijā, teiksim, kā viņš strādā, vai ne? Kā viņš darbojās un kā viņš ir pēc tam kaut kur integrējams tālāk. Un man liekas, mēs ļoti bieži neapzināmies, ka tā atbildība ir uz mums. Un tāpat kā mēs savā komandā neapzinājāmies, ka mēs paši sev taisam savam uzņēmumam tehnoloģisko risinājumu, un mēs neapzinājāmies, ka tā neveiksme šim risinājumam, viņi faktiski iestīs mums pašiem par kabatu, jo tā būs mūsu nauda, ko mēs tur būsim ieinvestējuši, tas būs mūsu laiks, un tie būs investori, kuri uzdos ļoti nērtus jautājumus par to, kāpēc tas kaut kas nestrādā. Un kopumā mana pieredze ir tāda, ka tas posms, kad mēs ejam uz to proof of concept, uz to TRL4, ja jūs kāds esat TRL5 un strādājat ar tehnoloģijas validāciju jau realistiskos vai simulētos apstākļos, viņi ir ļoti, ļoti būtiski, ka tie apstākļi, tie tehnoloģijas novērtējumi, viņi ir ciešā sasaistē ar industrijas prasībām. Industrijas prasības nav vispārējas, viņas nenāk no zinātniskās literatūras, viņas nenāk no mājaslapām,
Viņas nāk no konkrētiem uzņēmumiem, kuriem ir konkrēti procesi, kuriem ir konkrētas sistēmas, kuras pieprasa konkrētas lietas. Un līdz ar to mums ir nepieciešams nevis viens, bet vismaz 3, vismaz 4 uzņēmumi, no kuriem mēs esam konsolidējuši tās vajadzības, prasības, un mēs pret viņām arī būvējam. Ja to neizdara, līdzīgi kā manā stāstā, kad dzīvo tajā sindromā, kad mēs tiešām labi pārvaldam tēmu, ir diezgan liela riski, ka neizdosies. Es negribu arī šeit varbūt runāt absolūtos terminos, ka tā ir vienmēr, bet tas pastāv. Atgriežoties pie sava stāsta, tad mēs 2 reizes mēģinājām no TRL 4 izkāpt ārā uz TRL 5, un ar 3. reizi mēs to izdarījām. Un mēs to izdarījām, veicot virkni būtiskas izmaiņas visā tajā, ko mēs darām. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs atgriezāmies pie pilnīgi pašiem pamatiem. Mēs paskatījāmies, ja jau mēs apmācām algoritmus un būvējam IT sistēmas, mēs apskatījāmies uz datiem. Kas ir tie dati, kas mums nāca no tā perioda, ko mēs RTU gatavojām, tajā proof of concept periodā? Mēs sapratām, ka tie dati ir pilnīgi klibi. Nu, viņos bija reāla problēma. Jūs atcerieties, ir tāda bilde, kur mākslīgiem intelektam prasa atpazīt bildi, un viņš nevar īsti atšķirt čivavu no šitā mufina, vai ne? Nu, apmēram tik kvalitīvi dati mums bija. Varbūt bišķi pārspīlēja, bet mēs sapratām, ka dati ir problēma. Līdz ar to mēs ieguldījāmies datu kvalitātē un atjaunojām, radījām jaunus datus. Pēc tam mēs skatījāmies pie metodikas. Mēs atgriezāmies pie metodikas, mēs mēģinājām diezgan daudz resursu veltīt tam, lai metodika būtu precīza, akurāta. Gājām cauri tai vēl vienreiz un mēģinājām salabot. Un tad atgriezāmies pie algoritmiem un pie tās sistēmas konceptu. Mēs faktiski viņu pārveidojām un gājām tā kā ceļu, kur mēs viņu vienkāršojam. Nevis mēģinājām izmantot kaut kādas sarežģītas metodas, bet tās, kas ir pierādītas, diezgan robustas industrijā, varbūt tās vairāk labāk zināmas. Mēs vienkāršojām un dabījām kaut kādu atskaites punktu, kas ļauj mums tā kā no turienes atkal virzīties uz priekšu. Pēc šī visa periodā, pie šīs 3. iterācijas, mēs arī sapratām, ka mums ir ļoti būtiska klienta sasaiste. Tāpēc arī mēs jau pie TRL 5 faktiski iesaistījām klientu visā aktivitātē. Mēs pārliecinājām klientu. Mums tā situācija ir tāda, ka tas klients pat maksā mums par visiem tiem mūsu eksperimentiem un kļūdām. Un tas klienta klātbūtne, viņi ļauj mums dabūt to realitātes izpratni. Viņš arī mums ļauj saprast daudz ātrāk, kas strādā, nestrādā, kas viņam patīk, kas der, kas neder. Mēs redzam vairāk, teiksim, tā uzņēmuma iekšējos procesus, ierobežojumus un citas lietas. Nu, lūk, tas tāds ļoti īss kopsavilkums par maniem pēdējiem 3,5 gadiem. Es gribēju visiem jums novēlēt, lai jums izdodās atrast to saķeri ar industriju. Man liekas, ka tas ir super svarīgi. Un ja runājam tieši par to biofotu lomu, viņa, manuprāt, ir fantastiski svarīga visā šajā procesā. Viņa ir svarīga tāpēc, ka viņa finansē to periodu, kad nevienam nav naudas un neviens neko negrib, jo nevienu neinteresē idejas, kas ir uz papīra, vai ne? Visus interesē, kad jau ir pārbaudīti rezultāti, tāpēc biofots nosedz šo periodu. Un otrs, tas rezultāts, viņam ir jābūt, nu, kā lai saka, tādam, kurā jūs esat tiešām ieguldījušies gan tehniski, gan izzinājuši tirgu, gan arī uzbūvējuši biznesa case. Un tad es arī gribēju tā kā nobeigt, ja paskatās no inovāciju teorijas viedokļa, tad tā runā par 3 šiem galveniem elementiem. Biofotu laikā jums jāspēj atbildēt uz jautājumiem, vai es varu šo uzbūvēt, tas nozīmē, vai tehnoloģiski es varu šo izdarīt, un jūs dabūnat kaut kādus pierādījumus, to proof of concept vai agrīno prototipu. Tad otrais ir, jūs dabūnat pierādījumus tam, vai kādam šis ir vajadzīgs, tas ir, vai eksistē šis tirgus,
kuriem būtu šis risinājums vajadzīgs, un jūs skatāties šajos līmeņos, kas ir sistēma, subsistēma un komponentu līmeņi, un ejat dziļi tajā iekšā. Un trešais jautājums, un pats svarīgākais, manuprāt, ir, vai no tā var uztaisīt biznesu. Un šis jautājums ir ļoti būtisks, ja jūs apsverat spin-off uzņēmumu veidošanu. Nu, lūk, tas tā, Anna, no manis stāsts, varbūt mēs varam arī uz jautājumiem aiziet. Jā, Jā. es pilnīgi piekrītu. Labprāt, mums ir palikušas 6 minūtes. Varbūt ir kādi jautājumi, ko var uzdot. Droši ceļot rokas, rakstiet čatā. Bet man iesākot, varbūt jautājums esēju. Dāvid, bija tev vairāk jautājums. Tev skatoties uz jūsu gadījumu, kas varbūt pietrūka, varbūt institūcijas vai universitātes pusē vai no TTO puses, lai varbūt būtu produktīvāks vai mazāk kļūdu rastos? TTO, no TTO var darīt daudz, jo viņam ir piekļuve. Jautājums, cik vispār universitātē ir resursi, lai darītu vēl kaut ko papildus tam, kas tiek darīts. Bet ja es būtu TTO un ja man būtu jāatbild par tehnoloģiju komercializāciju, es liktu komandām atnest pierādījumus un par to, kad ir bijusi tirgus valdācija un kad ir aiz tā stāv uzņēmumi, ar kuriem ir bijušas reālas sarunas, uzņēmumos, kuros ir identificēti reāli cilvēki, ir saprasti procesi, ir saprasts, kur tas der, kā tas tiks izmantots, ir apkopotas prasības. Prasības ir apstrādātas pēc specifiskas metodas, uz tām ir balstīti risinājumi un ir veikts validācijas. Un es arī noteikti ļoti pievērstu uzmanību tam, kādā veidā ir tehniskās validācijas veiktas. Nu, ja pieņemsim, mēs runājam par TRL4, un kas ir proof of concept, tur ir validācija veikta, un tad tam ir jābūt kaut kādām atskaitēm, tur ir jābūt kaut kādiem mērījumiem. Mērījumiem ir jābūt saistītiem ar prasībām, aiz kuriem stāv uzņēmumi. Es skatītos šīs saiknes, kas ir, jo es tad varētu pateikt, ka šeit ir risks, šeit ir risks, šeit ir risks. Man būtu daudz vienkāršāk, pieņemsim, komandām pastāstīt, kur pastāv iespējamie riski. Jo es zinu, ka komandas to nezina, ja viņas iet to ceļu pirmo reizi. Un tas būtu man. Bet tas atkal no otras puses, es zinu, ka tas atkal padara to ļoti smagnēju. Nu, un tas varbūt tās kļūst varbūt kādam pa smagu jau tajā brīdī, kad mēs, pieņemsim, ieejam tajā dziļumā. Tā kā tur jāatrod būt kaut kāds arī balans. Paldies. Konstantīnam jautājums. Jā, labdien, kolēģi. Paldies, Anna. Paldies, David. Jūsu stāsta vairāk bija par tādu tehnoloģisku CRL līmeņu un tādiem jautājumiem. Vai jums bija, un sadarbībā ar industriju, vai jums bija arī intelektuāla īpašuma, patentēšanas un arī tādas problēmas jūsu stāstā? Jā, man bija superīga sadarbība ar tehnoloģiju pārneses ofisu, kad mēs pārnesām tehnoloģiju, un mēs to izdarījām vairākos soļos. Pirmais solis bija tāds, ka mēs uztaisījām konsultāciju ar patentu pilnvaroto. Un konsultācija sākotnējā bija tāda, vai mēs varam patentēt, vai mēs varam aizsargāt know-how, vai mums ir varbūt tās vēl autortiesība kaut kādas tēmas tur. Un mēs izgājām cauri šiem elementiem, un mēs nolēmām, ka patentu mēs negatavojam. Un ka patentam arī nav pietiekama seguma, viņš nav patenta objekts. Mēs nolēmām, ka mēs to klasificējam kā know-how, un pēc tam mēs nonācām, ka mums tas know-how sastāv no šiem 3 elementiem. Tas tika izdarīts ar patentu pilnvaroto, pēc tam tā informācija aizgāja uz tehnoloģijas pārneses ofisu, tad tehnoloģijas pārneses ofis sāka organizēt šī know-how aprakstīšanu, definēšanu, vispārējo. Rezultātā mēs dabījām šos 3 intelektuālā īpašuma objektus, jo tas ir intelektuālais īpašums, un mēs viņus novērtējām. Mēs attiecīgi caur patentu pilnvaroto veicām novērtējumu. Paldies! Paldies, Dāvid, par ieskatu arī šajā posmā. Jā. Kā es minēju savā prezentācijā, katrā no šiem posmiem ir ļoti daudz dažādas nianses, kuras
ir grūti, varbūt arī ļoti vispārīgi vai ļoti ātri izstāstīt. Tur tiešām ir tāds daudz praktisks nianses, ko mēs mācāmies, jo Latvijā tehnoloģija pārnes ir samērā jauna profesija joprojām, bet jā, mēs mācāmies, bet arī visi mācās kopā. Mēģinās salikt. Varbūt vēl kādam jautājums. Šobrīd tādas aktīvas neredzu, bet es skatos, ka pulkstenis jau ir arī 11. Tā kā es domāju, ka paldies jums visiem par stundu jūsu vērtīgā laika un ka mēs esam pievienojušies šeit. Un, cerams, turpinām diskusiju un cerams, turpinām arī attīstīt tehnoloģijas pēc iespējas, pieļaujot mazāk kļūdu. Nu tā. Paldies jums visiem! Tā. Paldies! Tā.